Tas galvenais jautājums ir, kāds tad būs pienesums mākslīgā intelekta centram, kādas ir aplēses, ko tas varētu dot naudas izteiksmē valsts budžetā. Šobrīd mākslīgā intelekta centra dibināšana nebalstās uz naudas ienešanu un īpaši valsts budžetā, tad pamatmērķis ir veicināt gan mūsu IT industrijas, mākslīgā intelekta jomas attīstību un savā ziņā ekonomikas ģenerēšanu uzņēmējdarbības pusē. No otras puses mēs vēlamies mākslīgā intelekta pastiprināt, ieviest tieši valsts pārvaldē ar fokusu uz produktivitātes risinājumiem. Ir vēl papildus virkni mērķi, kas nav finansiāli, bet valsts pārvaldes pusē mēs redzam vairāk tieši šo produktivitātes ieguvumu ar mākslīgā intelekta izmantošanu uzņēmējiem, jau tad būs viņu ekonomikā, kas šobrīd, tāds aplēs atsevišķi nav veidots par to precīzi. Tad es saprotu pareizi, tas ietekme uz valsts pārvaldi varētu būt visaptveroša visos līmeņos? Jā, atsevišķi jautājumi, kas tiek paredzēti, ir veicināt, kādā veidā šie mākslīgi intelekta risinājumi, ko šobrīd ir izveidot, kā viņi var tikt ieviest dažādās nozarēs. Ir atsevišķi likumā izdalīts centram prioritārās nozares, kas ir veselības nozara, kas ir drošības aizsardzības nozara, kas ir izglītības nozara, un viena no tā arī administratīvā pārvalde attiecībā uz valsts pārvaldes procesa efektivizāciju. Šeit gribētu pajautāt par vienu piemēru konkrētu. Ja reiz mēs ņemam vērā mākslīgā intelekta padomus, tad nesen izskanēja informācija, ka pagājušajā gadā ir kritums iekšējā koproduktā Latvijā. Un jautājot mākslīgajam intelektam, kas šādā situācijā būtu jādara valsts pārvaldes līmenī, mākslīgais intelekts iesaka, ka nepieciešama nodokļu samazināšana. Vai varētu būt tā, ka mākslīgais intelekts panāk nodokļu samazināšanu Latvijā? Pats viņš noteikti nepanāks, un arī, domāju, šāda veida ieteikumi, uzdodot varbūt jautājumu bez papildus konteksta, būtu, tā teikt, kritiski vērtējami. Es domāju, labāk tad būtu konsultēties ar finanšu nozares ekspertiem par šo jautājumu. Sakiet, no ikviena parasta iedzīvotāja viedokļa, ko jebkurš valsts iedzīvotājs var prasīt un var sagaidīt no mākslīgā intelekta centra? Viens no tādiem taustāmiem uzdevumiem, ko mēs esam nolikuši kā vienam mērķim mākslīgā intelekta centram, ir rūpēties par to, lai latviešu valoda būtu pārstāvēta mākslīgā intelekta risinājumos, un mums būtu arī pašiem savs lielo valodu modelis, kas būtu pietrenēts tieši uz latviešu valodas un latviešu kultūras kontekstu. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā šiem mākslīgā intelekta risinājumiem būtu jāspēj labāk strādāt ar latviešu valodu, latviešu valodas kultūras kontekstu, un arī būtu jābūt iespējai mums būt arī neatkarīgiem vai veidot arī savus risinājumus, kas nebalstās tikai uz lielo korporāciju piedāvātajiem maksas produktiem. Tā kā tas ir viens no, un otrs ir, protams, ir lielāka, ātrāka, straujāka inovācija ienākšana šajās nozarēs, ko es minēju, gan veselības jomā, kur tiek strādāts par to, lai veselības dati jau būtu pieejamāki, un viens no mērķiem ir tieši, lai viņus varētu izmantot arī mākslīgā intelekta trenēšanai. Ja šobrīd tiek izmantot, teiksim, radioloģijā, attiecībā arī ir virkne veiksmīgi Latvijas startup, kas strādā veselības jomā, tajā skaitā arī insulta identificēšanai priekšlaicīgai, un tad izglītības jomā, protams, un citās nozarēs. Arī drošības un aizsardzības jomā tiek strādāts pie mākslīgā intelekta izmantošanas. Vai varam ministrijā šobrīd arī izmantojot mākslīgo intelektu dažādu procesu, teiksim, optimizēšanai, sakarā arī ar to pašu birokrātijas mazināšanu daudz apspriesto? Jā, ir vairāk tādi projekti, kuros mēs izmantojam, teiksim, tā ministrijas mēroga, ir vairāk pilotprojekti, kur mums šobrīd ir, teiksim, tā procesā. Piemēram, mums daļai darbinieki ir piešķirta iespēja izmantot gan Copilot, lai ātrāk strādātu ar lielu apmēru dokumentiem, gatavotu kopsavilkumus, gatavotu informatīvos materiālus iedzīvotājiem. Strādājam arī ChatGPT un paralēli skatāmies, kā mēs varam ieviest, piemēram, normatīvu aktu izstrādē, ka mums varētu palīdzēt mākslīgā intelekta risinājums, tieši analizējot kopsakarības jau ar esošo likumdošanu. Tā kā ir vairākas iniciatīvas. Nu pat budžeta komisijas sēdē no vara ministres dzirdējām tādu teikumu, ka pieļaujamas atkāpes no likuma tieši saistībā ar mākslīgā intelekta centru. Kas ar to ir domāts? Jā, mākslīgā intelekta centra dibināšanai ir izveidot atsevišķs mākslīgā intelekta likums. Likuma projekts paredz, ka tajos gadījumos ir iespējams izveidot tādas regulatīvās speciālās vides, lai uzņēmēji, kuri veido jaunus inovatīvus risinājumus, pirms viņi palaiž publiskā
tirgu, pirms visiem iedzīvotājiem viņš ir pieejams, viņi var tādā ierobežotā apmērā ar viņu, teiksim, pārbaudīt viņa drošumu. Šajos gadījumos, atsevišķos gadījumos ir iespējams pieļaujams atkāpis no likuma normas par to, ka tajā testa vidē, testa režīmā šis rīks var tikt pārbaudīts. Ja? Piemēram, ja mēs runājam par kādu, autonomi vadāmu transporta līdzekli, tad vispārējos nosacījumos mums būtu jāgroza ceļu satiksmes likums, lai autonomais transporta līdzeklis drīkstētu vispār bez vadītāja vai attālinātu vadītāju braukt. Tas, ko paredz šis regulējums, kad šos gadījumos, piemēram, speciālā teritorijā var tikt noteikts izņēmums testa brīdim, pārbaudīt strādā, nestrādā, un tad, ja risinājums ir pietiekami kvalitatīvs, viņš ir drošs, uzticams, tad var dot atzinumu, un viņš var tikt laists arī tirgū. Bet arī ir uz datu apstrādi šādi risinājumi ne tikai uz automobīļiem vai droniem. Tā ir tā būtība ierobežotā vidē, bet kontrolētā un uzraugošo iestāžu stingrā uzraudzībā. Ja, tad tas nav tāds brīvs darbošanās, tad uzraugošās iestādes, vai tā ir datu valsts inspekcija, vai tā ir civila aviācijas aģentūra, vai tā ir ceļu satiksmes drošības rītdarbības, sekos līdzi un uzraudzīs šo procesu.